Japāns uzņēmums Metaplanet piesaista $130 miljonus, lai nopirktu par to naudu vairāk bitkoinu. Mazliet ārpus kripto tēmas, ABC News ziņo to, ka ir panākta vienošanās starp Krieviju un Ukrainu par kara izbeigšanu, un neviena, diemžēl, no pusēm vēl oficiāli nav paziņojusi neko. Redzēsim, kā tā lieta virzīsies tālāk. Bet, ja apstiprināsies, protams, tas tikai nāks par labu tirgumu. Amerikā iznāca PPI dati. Prognoze forecast bija 2,7%, iznāca 2,6%. Šodien, 8:00 vakarā, 25. novembrī, pievienojies kripto numur 1 YouTube kanālam. Šodien būsim tiešraidē, iesim cauri tirgumu. Kopš 10. oktobra, kad bija lielais kriptovalūtas crash, tādi stablecoin emitenti kā Circle un Tether kopā izlaiduši vairāk nekā 16 miljardus ASV dolāru stablecoinos. Ja tev interesē kripto, tad ieskaties mana profila aprakstlinkā.